Labdien, draugi! Vēlos šodien parunāt par izaugsmi. Jautājums varētu skanēt sekojoši. Uz kādiem 3 digitālā mārketinga pilāriem stāv uzņēmuma izaugsmē, vai biznesa mērķu sasniegšana? Es padalīšos šajā video ar mūsu pieredzi, kā mēs to darām aģentūra, un tad jūs varat to pārņemt vai nu pilnībā, vai nu daļēji. Es esmu pārliecināts, ka būs vērtīgi. 3 pilāri, kas ir jāņem vērā un kas tieša veidā ietekmē uzņēmuma izaugsme un uzņēmuma biznesa mērķu sasniegšana, ir sekojošie. Mēdija daļa, kreatīva daļa un mājaslapa. Mājaslapa šajā kontekstā nozīmē nevis mājaslapas esamība, jo skaidrs, ka tai ir jābūt, bet mājaslapas pielāgošana pārdošanai, vai mājaslapa ir pielāgota pārdošanai. Tagad ar praktiskiem dažiem piemēriem es jums iedošu un ieskicēšu katra virziena vai katra pilāra svarīgu. Sāksim ar mājaslapu. Īstāstīšu pavisam svaigo piemēru, kas notika burtiski šonedēļ. Mēs dodam mūsu klientam trafiku uz mājaslapu. Mērķis, protams, ir pirkšana, pārdošana, revenue celšana. Ja mēs dodam trafiku, tad tā ir jau uzreiz tas augšējais 3 stūra gals, kas ir mēdīju daļa, un tad rezultāts nav apmierinošs. Ja, mēs redzam, ka rezultāts nav apmierinošs. Mēs esam pārbaudījuši vēlreiz mūsu visu mēdīju daļu, kā mēs dodam šo trafiku. Mēs redzam, ka trafiks ienāk ļoti kvalitatīvs. Skaidrs, ka iespējams, hipotetiski var secināt, ka kaut kas nav kārtībā ar mājaslapu. Un tad mēs esam sākuši pētīt mājaslapa lietotāju uzvedību. Ja, kā cilvēki uzvedas mājaslapu un vai ir kaut kādas šauras vietas. Un mēs bijām ļoti pārsteigti, kad mēs to esam atklājuši. Pirms vēl teikt klientam, mēs paši vēl dažas reizes pārbaudījuši, bet tā arī bija. Poga pirkt nestrādāja. Jeb strādāja, bet no 3. reizes vajadzēja uzklikšanā 3 reizes, lai tu aizēji un nopērc produktu. Tas viss rezultējas ar to, ka checkout conversion rate bija kritiski zems, tikai 15%, un kopumā mājaslapa strādāja ārkārtīgi neefektīvi. Conversion rate 15% nozīmē, ka no 1000 cilvēkiem, kas aizgāja uz checkoutu, kas jau faktiski ir gatavi pirkt, no 1000 cilvēkiem tikai 150 veikuši pirkumu. Tas ir kritiski zems radītājs, kas tieša veida ietekmē biznesa attīstību un biznesa izaugsmē. Tā ir tā mājaslapas daļa, kas ir kritiski svarīga. Ja jums ir izaugsmes mērķi, tad diezgan ambiciozi, un jūs gribat sasniegt vairāk, tad nepievēršot uzmanību mājaslapai, izaugt pilnvērtīgi vai spēcīgi izaugt vai sasniegt ambiciozus mērķus vai pat ne tik ambiciozus biznesa mērķus, būs visai problemātiski. Ja? Un kad mēs pētam mājaslapu, kad mēs runājam par mājaslapu, ir jāpaskatās vairāki jautājumi. Pieņemsim, kāds ir mājaslapas conversion rate, kāds ir groza conversion rate, checkout conversion rate, kādas ir šauras vietas mājaslapā, kādi elementi, kādi faktori ietekmē conversion rate un pie kuriem jūs gribētu strādāt. Un šie te visi jautājumi, kas aiziet uz to lielo vai vienu no tiem lieliem pilāriem, un pie šiem jautājumiem ir jāstrādā. Varam pieķerties jau otrajam lielam pilāram, kas ir mēdīju daļa, un šeit mums ir svarīgi zināt un svarīgi turēt visu laiku zem savas kontroles un pāraudzības šādus jautājumus, ka cik daudz cilvēkus mēs esam sasnieguši, ar kādu biežumu mēs esam sasnieguši šos cilvēkus, kāds mums ir impression share, ja mēs runājam par Google reklāmu, kas arī ir tas redzamības un sasniegšanas radītājs, cik daudz mums ir viewable impression, ja mēs runājam par display reklāmu. Šiem visiem jautājumiem runājot par mēdīju ir jābūt uz mūsu radāriem. Jo skaidrs, ka ja mēs sasniedzam pusi no Imantas vai pusi no Latvijas, būs absolūti dažādi radītāji. Vai dažādi rezultāti. Tas ir tas, kas mums ir jāņem vērā, zinot, cik ambiciozs mums ir mērķis un cik daudz mēs gribam sasniegt. Es domāju, cik daudz no izaugsmes mēs gribam sasniegt, cik daudz apgrozījumu vai cik lielu apgrozījumu mēs vēlamies sasniegt un cik daudz cilvēkus mēs esam sasnieguši, ar kādu biežumu mēs šos cilvēkus esam sasnieguši, ar kādu cost per click vai cost per mile mēs esam sasnieguši šos cilvēkus. Šie visi jautājumi, tiem jautājumiem ir jābūt uz mūsu radāriem un mums ir jādabūj atbildēs uz šiem jautājumiem. Ja mēs to neizdaram, tad mūsu izaugsmes potenciāls jau uzreiz var aiziet uz leju. Jo, ja mums ir ambīcija nopelnīt 1 miljonu un mēs ar mūsu reklāmu esam sasnieguši pusi no Imantas, tad mēs redzam, ka kaut kas neiet kopā. Vai ne? Šie visi momenti ir jāņem vērā, kad mēs runājam par mēdīju daļā. Ir ārkārtīgi svarīgs liels pilāru. Un tagad aizējām paskatījamies uz 3. daļu vai 3. pilāru, kas ir kreatīva daļa. Šeit mums
ļoti labi jāpārzina mūsu mērķa auditorijā. Lai mēs varam ielikt reklāmas ziņojumā tieši to meseģu, kas ir aktuāls mūsu mērķa auditorijai. Piemēram, ja mūsu mērķa auditorijai ir svarīgs komforts, un mēs mūsu reklāmas ziņojumā runāsim par funkcionalitāti, tad tas nebūs tas, kas ir aktuāli mūsu mērķa auditorijai. Reklāma noteikti sasniegs auditoriju, noteikti atvedīs cilvēkus un arī pircējus, bet jautājums, vai mēs sasniegsim maksimāli daudz, kas mums ir jāsasniedz, vai mēs izaugsim maksimāli daudz, cik mums ir jāizaug. Ja mūsu message nesakritis ar to, kas sap mērķa auditorijai, kas ir interesanti mūsu mērķa auditorijai. Tāpēc tas ir viens no jautājumiem, kas mums visu laiku ir jābūt uz mūsu radāriem, ja mēs runājam par kreatīvu daļu. Kādi headline, kādi slogani, kādi teksti strādā vislabāk, kādi vizuāli strādā vislabāk, vai mums labāk orientēties un fokusēties uz baneru reklāmu vai uz video reklāmu. Cik daudz dažādu reklāmas variāciju mums ir jāsagatavo uz vienu ad grupu. Šiem visiem jautājumiem ir jābūt uz mūsu radāriem, kad mēs runājam par kreatīvu daļu. Es nevaru pateikt, ka kaut kāds viens no šiem pilāriem ir svarīgāks, kaut kāds mazāk svarīgāks. Šeit noteikti ir jāpaskatās visu viena sistēma jāizskata. Bet mums ir vēl viens moments, kas ir ļoti svarīgs. Ja jūs paskatīsieties uz mūsu trīsstūri, tad tur centra tagad ir tukša vieta. Un es tagad gribu jums uzprasīt, kā jūs domājat, kas vai kam ir jābūt trīsstūra centrā, lai mēs varam vadīt mūsu izaugsmi un lai šie 3 pilāri strādātu maksimāli efektīvi. Es jums piedāvāju tagad uzlikt video uz pauzes un paņemt 10, 20, 30 sekundes un atbildēt uz šo jautājumu. Draugi, es ceru, ka jūs esat atraduši pareizu atbildi un šajā trīsstūra centra ir stratēģis. Stratēģis ļauj panākt, lai visi 3 pilāri miedarbojas glūdi un efektīvi un novirza šo visu 3 pilāru enerģiju, darbību uz biznesa mērķa sasniegšanu. Tas ir kā treneris, kas stāv malā un tad viņš redz to spēli no augšas un tad viņš redz, kurš tā kā labāk, kurš sliktāk, kas ir jāpamaina, vai nu spēlētāji ir jāpamaina, vai nu spēles stratēģija ir jāpamaina un tas ir treneris, kas ļauj to rezultātu dabūt uz priekšu, dabūt uz augšu. Stratēģis ir tieši tā figūra. Un tad es jums iedošu ļoti vienkāršu praktisku piemēru tieši par stratēģiju. Jūs varat ieslēgt viena istaba 3 cilvēkus. Viens cilvēks būs medija, cilvēks, eksperts, otrs cilvēks būs kreatīvais vai reklāmas veidošanas eksperts, un trešais būs mājaslapas pielāgošanas pārdošanai eksperts, vai ne, kas pielāgos mājaslapu pārdošanas rezultātu sasniegšanai. Un tad jūs iedodat šiem 3 cilvēkiem 1 miljonu un sakat, sasniedziet man mērķi. Un tad šie cilvēki sāks darboties, sāks strādāt, visi cilvēki ir gudri, viss notiek, viss iet uz priekšu, un tad, ja mērķis ir sasniegts, tad ir ideāli. Tad viss ir kārtībā, un tad visi ir laimīgi, bet dzīve ir dzīve. Biznes ir biznes. Nevienmēr mēs sasniedzam mērķus, un nevienmēr tas ir iespējams. Ir dažādi spēki, dažādi apstākļi, dažādi faktori, un nevienmēr ir iespējams uzreiz sasniegt mērķus. Pat ar ļoti lielu naudu nevienmēr ir iespējams, vai ne? Un tad pie šādā scenārija iedomājieties, kad jūs prasat šiem cilvēkiem, tad ko mēs varam darīt labāk un savādāk. Jūs pat neprasīsiet, kurš ir vainīgs, kāpēc šis mērķis nav sasniegts, bet jūs vienkārši gribēsiet noskaidrot un uzzināt, ko var darīt savādāk. Un tad iedomājieties, ko šie cilvēki jums teiks. Ko teiks media eksperts, creative eksperts un website eksperts. Visi 3 tad rādīs ar pirkstiem vai nu pa kreisi, vai nu pa labi. Visi teiks, ka viņu lauciņa viss ir ideāli, visi, varbūt tur nedaudz jāpieslipa, bet in general mana lauciņa viss ir ideāli, bet tur kaut kas mājaslapas pusē, tur kaut kas kreatīvajā pusē. Kreatīvais teiks, es jau nezinu, cik tur cilvēku ir sasniegts, mani reklāmas ziņojumi ir kur man ir 20 gabali, es jau visu izpētīju auditoriju, un jūs klausīsieties, un tad īsti jūs pat nevarēsiet saprast, kas tālāk. Jā, visiem ir taisnība, un tad nav iespējams izvērtēt. Tieši šeit stratēģiem ir tā noteicoša loma, ja? Kad cilvēkam, kas ir treneris, kas var paskatīties, cilvēki ir dažādi, rezultāti ir dažādi, un tad viņš būs tas cilvēks, tas stratēģis būs tas cilvēks, kas sapratīs, es vai nu nomainīšu cilvēkus, vai nu nomainīšu stratēģiju pielāgošu, vai nu budžetu. Respektīvi, stratēģis būs tieši tas, kas izlīdzinās situāciju un novirzīs visu enerģiju pareizajā virzienā uz biznesa mērķu sasniegšanu. Tieši stratēģis. Lūk, draugi, es ļoti ceru, ka šis bija vērtīgi, un es
padalījos ar mūsu pieredzi, kā mēs to darām. Es jums novalu, lai jūsu izaugsme ir tikai uz augšu, un tad lai jums forša diena. Atā!